Esiet sveicināti! Kā vienmēr šajā laikā kopā ar jums Kurzemes televīzijas sagatavotās ziņas, un turpmākajā pusstundā par jaunumiem jūs informēšu es, Gita Mārtiņsone. Īsi pirms zinību dienas 31. augustā Ventspilī tiks rīkots visam Kurzemes reģionam nozīmīgs pasākums – pirmais Kurzemes biznesa fórums. Ventspilī tiks veikta nopietna situācijas analīze, kura skaidros, kā attīstīt reģionu centrus, kā noturēt cilvēkus Latvijā un kādi uzņēmējdarbības veidi ir perspektīvākie Kurzemē. Šī deklarācija noderēs arī Latvijas nacionālajam attīstības plānam. Latvijas Nacionālais attīstības plāns šonedēļ nodots publiskai apspriešanai. Kurzemnieki periodam līdz 2020. gadam nolēmuši sagatavoties nopietni, jo krīzes gadi iemācījuši izvērtēt valsts pārvaldības trūkumus. Negaidot, līdz tiks apstiprināts nacionālais plāns, uzņēmēji, akadēmiķi un pašvaldības speciālisti 31. augustā tiksies Ventspilī. Situācija ir tāda, ka domāt, ka Latvija būs agrāra valsts, manuprāt, tas ir vairāk kā nenopietni, jo, diemžēl, nav 30. gadi un nav Kārļa Ulmaņa uzstādījumu vairs. Lai gan, protams, tas lauka sektors ir ļoti būtisks, bet kā tas arī nebūtu, tās Eiropas un pasaules tendences arī tādas, ka lauksaimniecība arī kļūst par lielražošanu. Kurzemes reģions, manuprāt, ir izcils reģions ar savām tomēr augstatīstītiem centriem, kaut vai Liepāja un Ventspils, kas ir starptautiski pazīstami daudzos aspektos. Un es negribētu teikt, ka te ir runa tikai par ostām. Tomēr Latvijas teritorija nav tāda pamesti nostūri, kuri nevienu neinteresē. Un tas, manuprāt, ir visi mūsu interesēs, lai visi Latvijā ikvienā teritorijā, ikvienā novadā, ikvienā pilsētā būtu attīstīta uzņēmējdarbība. Kāda ir Kurzeme reģiona, Latvijas un Baltijas kontekstā? Kādi ir šī reģiona plusi un kādi mīnusi? To vērtēs pirmajā kurzemnieku fórumā. Dalībnieku skaits, manuprāt, pēc savas kompetences un vērienu tālu pārsniedz Kurzemes reģionu, kas pats par sevi ļoti būtiski. Un es domāju, ja mums labi izdosies šīs Kurzemes biznesa fórums, tas būs labs piemērs arī Zemgalē, Latgalē vai Vidzemē. Kā liecina dati, pēdējos gados cilvēku vecumā līdz 35 gadiem kā galveno pretkrīzes stratēģiju izmantoja emigrāciju, bet bezdarbnieki vecāki par 45 gadiem paļāvās uz pabalstiem. Kā aizbraucējus apturēt ar darba vietām? Kā palīdzēt jauniešiem iet darba tirgū? Kā noturēties līdz pensijas vecumam? Ir divas sāpīgas lietas, kas attiecās ne tikai uz Kurzemes reģionu, uz Latviju kopsumā. Tātad pirmais ir cilvēka resursi, kur mēs dabūsim, kā mēs noturēsim, kā tiks viņa kvalifikācija celt, kas nav vienkārši jautājums. Un otrs, protams, lai cik tas primitīvi neskan, ir finanšu līdzekļi, ko mēs esam gatavi ielikt. Jo tajā pašā cilvēka izglītošanas attīstības stadijā arī Nacionālā attīstības plānā ir ļoti liels uzsvars likts uz profesionālu izglītību. Lai arī eksports un rūpnieciskā ražošana sasniegusi to līmeni, kas bija pirms krīzes, investīcijas ražošanā ir mazas. No Latvijas aizbrauc augsti kvalificēti iedzīvotāji. Zinātnes mazā finansējuma dēļ nav iespējams radīt inovatīvus produktus. Un tā ir tikai daļa no problēmām valstī. Tas pats attiecās par uzņēmēju un zinātnieku sadarbību. Bez naudas var tā teikt viens otram rokas spiest un labus vārdus teikt, protams, un kādreiz pat te iedzert katrs uz savu rēķinu, bet nevar liels projektus taisīt. Tieši valsts vadītājiem, politiķiem ir jābūt skaidram plānam, kā atjaunot darba vietas, kā izveidot ilgspējīgu tautsaimniecisku struktūru. Tāpēc Kurzemes fóruma dokumenti tiks prezentēti kā ieteikumi Nacionālajam attīstības plānam. Mēs varam to, kas Nacionālā attīstības plānā visu laiku vijās cauri uzņēmēji zinātne, inovatīvā darbība. Tā ir tēma, kura šai fórumā tiek likta sīki detalizēti priekšā. Tātad ir tas brīdis, kad mums ir konkrēti jāpasaka tuvākos gados, 14. gada sākot 15. līdz 20. kas notiks Kurzemes reģionā, kāds ir tas potenciāls, kāda cilvēka resursa un kādiem finanšu atbalstiem mēs varam rēķināties. Kā ir jāveic plānošanas darbs, attīstības vadības darbs, kādi konkrēti soļi ejami papildus tiem, kas tiek jau darīts Latvijā,
lai Latvijas attīstība būtu dinamiska un arī kvalitīva. Nu, lūk, tāds būtu tas uzdevums. Vai tas tiks, vai to pacels konference, to mēs tikai varēsim redzēt 31. augustā. Pirmais Kurzemes biznesa fórums notiks Vēnspilī 31. augustā Vēnspils augstskolas telpās, un tas sāksies 10 no rīta. Tam varēs sekot ik viens arī ārzemēs un citviet Latvijā, jo tiks pārraidīts tiešsaistē. Meklējiet www.kurzemesforums.lv. 14. augustā sakarā neuzmanīgi veiktajiem siltumtrases rekonstrukcijas darbiem pie Inženieru ielas 81. nama tika pārauts maģistrālais ūdensvads. Avārijas rezultātā vairāk nekā 600 dzīvokļi 8-9 stāvu mājās palika bez ūdens apgādes. Lai novērstu avāriju, atbildīgajiem dienestiem nācās nomainīt 7 metrus garu maģistrālā ūdensvada cauruli. Kopumā zemē izlija ap 200 kubikmetriem dzeramā ūdens. Šobrīd ūdens padeve atjaunota. Augusta mēnesī Vēnspils siltums klientus sagaida vēl viens siltā ūdens atslēgums. Šonedēļ jau vienu tādu piedzīvojām. Lai varētu rekonstruēt siltumtrases, 3 dienas Vēnspilī nebija siltā ūdens. Un augusta mēnesī Vēnspils siltums klientus sagaida vēl viens siltā ūdens atslēgums. No 21. augusta līdz 23. augusta pusnaktī visiem Vēnspils siltums klientiem būs pārtraukta karstā ūdens piegāde. Šajā laikā tiks veikti darbi Katlumājā, Taustielā un Kaiielā, kur tiek būvēta jauna rūpnīca. Notiks arī siltumtrases pieslēguma pārbūve centrālās Katlumājas Brīvības ielā rekonstrukcijas ietveros. Šī rekonstrukcija notiek jau kopš pavasara. Pašvaldības sijā Vēnspils siltums lūdz iedzīvotājs būt iecietīgiem radīto neērtību dēļ, jo pēc rekonstrukcijas pabeigšanas februārī samazināsies Katlumājas ietekme uz gaisa kvalitāti. Īpaši sēra dioksīda izmešu līmenis, kas ir ļoti svarīgi, jo Katlumāja atrodas dzīvojamā māja rajonā. Jaunas siltumtrases palīdzēs iekonomēt arī klientu maksājumus. Vakar 15 Ventspils bijušajiem vidusskolu audzēkņiem pilsētas vadība izteica atzinību par sasniegumiem eksāmenos. Par uzrādītajiem izciliem rezultātiem absolventiem uzdāvināja ne tikai diplomus, bet arī naudas prēmijas. No 2002. gada Ventspilī godina labākos skolu absolventus, kas uzrādījuši augstākos rezultātus eksāmenos. Šim mērķim tika izveidots inovāciju fonds, tāpēc jauniešus iespējams apbalvot ne tikai ar diplomiem, bet arī ar naudas prēmijām. Visi absolventi, kurus aptaujāja Kurzemes televīzija, atzina, ka viņiem nenācās īpaši piepūlēties, lai sasniegtu šādus izcilus rezultātus. Viss padevies viegli. Galvenais jau mācīties un pareizā attieksme jābūt, un tas arī viss. Es tieši pati gribēju, jo man nekad nav paticis palikt zemākajos plauktos. Un tādēļ tas bija pašsaprotami vienmēr censties būt pēc iespējas labākajiem. Tagad bijušajiem skolu audzēkņiem pretī stājas jauns izaicinājums – augstskolas beigšana. Turklāt arī tas jāpaveic ar izciliem rezultātiem. Katrs izvēlējies sev tīkamāko profesiju. Maksims Kunis plāno kļūt par ķīmijas inženieri, un viņš mācīsies Vācijā. Es iestājos Rīgas Stradiņu universitātē medicīnas fakultātē. Plānoju mācīties Latvijas universitātes filozofijas un vēstures fakultātē. Bez diplomiem un naudas prēmijām izcilniekiem tika piešķirts arī tituls gada skolēns. Šogad no 15 bijušajiem skolēniem šo titulu piešķīra 7. Diemžēl virknē skolnieku, kuri beidza Krievu vidusskolas, viņi šogad pirmo gadu kārtoja eksāmenu latviešu valodā, tādu pašu kā latviešu skolā, kā dzimtajā valodā. Un skaidrs, ka viņiem dabūt atzīmi A vai B bija ļoti grūti. Tika nolemts šogad izteikt pateicības arī tiem, kas Krievu plūsmas skolu beidzot latviešu valodas eksāmenu nokārtojuši iegūstot C līmeni. Pēc pilsētas mēra domām izglītības sistēmas reforma tiek īstenota pārāk lielos tempos. Ir svarīgi neforsēt šīs lietas. Ja? Ir svarīgi, lai viņas ietu soli pa solim. Ja? Un es domāju, ka šī reforma, kas bija izglītības reforma, taisnība mazākuma tautības skolās un par mācību programmām un tā skaitā mācībām latviešu valodā, viņa toreiz bija sasteigta. Doma jaunajiem censoņiem novēlēja veiksmi, veselību un izdošanos turpmākajās izglītības gaitās. Savukārt jaunieši pateicās pašvaldībai par to, ka viņiem tika sniegta mācībām labvēlīga vidusskolās, kā arī iespēja nodarboties ar sportu. Tas viss nenoliedzami veicināja viņu panākumus mācībās.
Uz Londonas vasaras olimpiādi gatavojās ne tikai Latvijas sportisti, bet arī kādi skolotāji. Anģelika Šilberga ir labi zināma sporta skolotāja visā Latvijā, jo aizvadītajā gadā viņa ieguva Latvijas sporta skolotāja titulu 2011. Par godu tam Latvijas izglītības un zinātnes ministrs viņu uzaicināja paviesoties arī Londonas olimpiādē, bet par to vairāk pastāstīs viņa pati. Ventspils 2. pamatskolas sporta skolotājas un aerobikas treneris Anģelikas Šilbergas vārds Ventspilī ir labi atpazīstams, un kopš aizvadītā gada viņa arī zināma visā Latvijā. Aizvadītajā gadā Ventspils 2. pamatskolas direktori pieteica Anģeliku konkursam par labāko sporta skolotāju Latvijā, un pēc vairākām konkursa kārtām, kurās viņa sevi godam parādīja, gada nogalē viņa no izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa rokām saņēma jau uzvarētājas balvu. Tuvojoties vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā, valsts augstākās amatpersonas saņem ielūgumus apmeklēt šo pasākumu. Par savu pavadoni šajā vēsturiskajā pasākumā Londonā izglītības un zinātnes ministrs izvēlējās tieši ventspilnieci Anģeliku Šilbergu. Kā stāsta skolotāji, tas bijis emocionāls notikums viņas kā sporta skolotājas dzīvē. Viņa pirmoreiz mūžā sajutusies kā VIP persona. Londonā viņa izbaudīja īpašu olimpisko programmu, apmeklējot 4x400 sieviešu stafešu, 4x100 vīriešu stafešu, vīriešu šķēpmešanas, sieviešu augstleikšanas un vīriešu basketbola finālus. Vai tu tikies arī ar latviešu olimpiešiem? Jā, mums bija tāda izdevība ciemoties olimpiskajā pilsētiņā pie sportistiem, un mēs pat redzējām visu mūsu labāko zelta puisēnu, jau divkārtēju olimpisko čempionu Strombergu Māri, un mēs pat nobildējāmies kopā, un es pat rokās dabūju paturēt viņa zelta medaļu, un dabūjām pat izrunāties, kā viņam gāja, kādas bija emocijas, tā kā īstenībā ikaunietes Lauru mēs redzējām, un arī sabildējāmies kopā, un viņu to priekšstatu par pirmo olimpiādu dzirdējām, tā kā bija viss ļoti jauki. 3 dienu laikā Londonā skolotāji pagūs satikt vai arī redzēt tūmā dažādas sporta zvaigznes, un ne tikai. Mēs taču bijām arī uz fināla spēli par zeltu, kur spēlēja Amerika un Spānija, tā kā es arī redzēju Džeimsu un abus brāļus Gazolus. Principā var skaitīt, ka es biju uz NBA zvaigžņu spēli un arī redzēju Useinu Boldu un biju kopā, dzēru tēju vienā telpā ar Spānijas karalieni un Beckham redzēja rokas stiepienā un bija kopā ar princi Viljamu, tā kā īstenībā bija iespaidi ir tādi, ka man liekas, ka es biju citā dimensijā. Nenoliedzami vislielākais notikums šīs vizītes laikā bija Londonas vasaras olimpiādas noslēguma ceremonijas apmeklējums. Sēžot un skatoties noslēguma ceremoniju, iespaids bija tāds, ka tā neesmu es, kas vispār to visu redzu, ka tā mūzika un tas grandiozums un tie 80,000 cilvēku un stadions pārpildīts un krāsas, skaņa, emocijas, tas ir īstenībā vārdam neaprakstām un tāda sajūta bija, kad emocijas bija tik sakāpināts, ka mēs kopā ar ministru kungu cēlāmies kājās, tad, kad bija jāceļās, kad bija jādzied, tad mēs dziedājām, tā kā īstenībā bija ļoti, ļoti jauki, ļoti skaisti. Ikdienā Anģela ir ļoti aktīva. Viņa strādā ar bērniem Ventspils 2. pamatskolā un atrod arī laiku ventspilnieciem, kas vēlas nodarboties ar aerobiku. Dienu pēc atgriešanās no Londonas viņu sastopam jau ierastajā sporta vidē, Ventspils peldbaseina aerobikas zālē. Kurzemes televīzijai viņa stāsta, ka pat atrodoties Londonā, viņa jutās kā darbā. Daudzas lietas, ko novēroja, ieviesīs arī savās nodarbībās. Redzēju, cik interesanti iesildās bolts ar visām savām emocijām. Redzēju, cik atvērti ir Amerikas sportisti pirms starta, un tad bija ļoti interesanti apskatīties un salīdzināt, kā gatavojās Āfrikas sportisti, kā gatavojās Somu sportisti, kā atšķirās temperaments, un pat dažs vingrinājums ļoti interesants apskatījos iesildošos. Pavadot 3 dienas kopā ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli, neizpalika arī dažādas pārunas par izglītības sistēmu valstī un citām saistītām tēmām, piemēram, vērtēšanas sistēmu un atalgojumu pedagogiem. Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja apmeklētājus nu sagaida 2 tvaiku lokomotīvju svilpes. Kopš trešdienas 15. augusta darbu sācis unikālais jaunieguvums – restaurēta gandrīz 100-gadīga tvaika lokomotīva, kas atjaunota pateicoties pašvaldības sadarbībai ar Latvijas dzelzceļu.
Ventspils muzeja lepnums Mazbānītis pēdējos gados piedzīvojis daudz pozitīvu pārmaiņu. 2009. un 2010. gadā realizēts vērienīgs projekts, izbūvējot kalna līniju, tādējādi iekļaujot Mazbānīti transporta kustībā. Savukārt nu pat no restaurācijas, kas veikta Čehijā, atgriezusies tvaika lokomotīve MI 611. Šī ir tā diena, kas beidzot ir pienākusi, kad lokomotīva dosies pirmajā publiskajā braucienā. Un liels paldies, protams, jāsaka Ventspils pilsētas domai, tāpat Latvijas dzelzceļam par šo un Latvijas dzelzceļa muzejām, kas ar izpratni piegāja šim jautājumam un atrisināja šo es domāju, ļoti grūto uzdevumu. Un tagad jūs varat mierīgi apstīties, ar ko atšķiras divas lokomotīvas. Tā ir atjaunota precīzi pēc Vācijas 1916. gada rasējumiem Čehijā. Apstīties, un tagad var uztaisīt, nofotografēt un uztaisīt konkursu, atrodiet atšķirības. Un es vēršu uzmanību, paskatieties, cik vietām nāk tvaiks tai vecai lokomotīvai. Un šitai tikai dūmikuma tvaiks nenāk, tā kā tas viss ir racionālāk. Un liels prieks, protams, ir par sadarbību Latvijas dzelzceļu. Bez viņu palīdzības mums būtu jāfinansē no pašvaldības budžeta. Kopā abas lokomotīvas maksā restaurācija 600 000 latu. Mums ļoti laba sadarbība ar dzelzceļa muzeju. Un es domāju, ka tas ir lielisks piemērs, kā mēs saglabājam vēsturi. Kāpēc atšķiras krāsa, jūs zināt? Es jau man izstāstīju, tāpēc es zinu, es jau nezināju, tāpēc kā jūs klusēt. Tā ir precīzi tāda, kā 16. gadā kara vajadzībām ražoja melna. Un Latvijas laikā viņas pārkrāsoja uz zaļām. Tāda tā gudrība, jā. Šī nedēļas nogala būs unikāla ar to, kad varēs redzēt jebkurš apmeklētājs divus mazbānīšu kursējot vienlaicīgi. Viens kursēs pa mazo aplīti, viens dosies kalnu līnijā. Lai vienlaikus kursētu divi mazbānīši, nepieciešami arī mašīnisti, kuri ar tiem brauc. Mums jau tagad ir divas apkalpes bez problēmām, jo mums tagad ir tā... Tas ir to laiku mašīnisti, kas jau braukājuši ar mazbānīšiem, ja, ir divi vīri, un divi jaunie ir mašīnisti, kas tiek apmācīti jau vairāk kā 2 gadus, un, var teikt, pieredze kopā ar jaunības deksmu tiek apvienot. Tātad esat jau agrāk braucis, tad, ka vēl bija Šausliešu dzelzceļš, jā? Uz kuriem jūs braucāt? Uz Mazirvi braucam, uz Temdē bija viņi, līdz Kolkai gāja. Kā bija tā laikā daudz cilvēki braukāja ar mazbāņiem? Jā, daudz braukāja. Savulaik mazie vilcieniņi pildīja svarīgu transporta funkciju, pārvadājot pie jūras ciemu iedzīvotājus laikā, kad autotransports vēl nebija tik attīstīts. Pārvadātas arī kravas. Šausliešu dzelzceļš darbojies līdz pat 70. gadu sākumam. Un kāpēc jūs tagad atgriezoties atkal uz lokomotīvas? Pensijas gados jau. Palūdza atnāk pastrādāt. Mazbānītis kļuvis par turistu iecienītāko objektu Ventspilī. Ar katru gadu to apmeklē arvien vairāk pilsētas viesu. Šogad jau Lietuvas turisti ir tik tiešām ļoti daudz, jā. Arī igauņu turisti, vācieši arī ir. Tā kā vispār, es jums varu pateikt, ir gan vietējie, gan arī iebraucēji. Jā, man ir jāstāsta, es tikpat tā kā informācijas centrs, var teikt, jā. Un ja šobrīd 11 000 pasažieri tiek pārvadāti mēnesī 11 000, un faktiski būtu vairāk, bet jaudas lokomotīvai vienkārši šai vecajai nav. Tas tomēr ir milzu ieguldījums. Pats populārākais turistu iecienītākais objekts ir Mazbānītis tieši. Lai visus, kas to vēlas izvizinātu ar mazbānīti, bijis būtiski palielināt mazā vilcieniņa jaudu. Reāli izjūtam, ka esošā tvaika lokomotīva viņa var braukt tik, cik viņai ir atļauta jauda, un braukt gribētāji ir daudz vairāk. Un tiešām kā tādam transportam, varētu pat sacīt, ir reāli vajadzīga otra lokomotīva. Līdz ar to var kursēt biežāk un ilgāk, un vairāk cilvēku var izbaudīt šo prieku. Šī ir daudz jaudīgāk, dēļ to, ka jauns skatos pilnībā, un viss mehānismi arī jauni, un līdz ar to tvaika spiediens, kas aiziet uz ritošo daļu, ir daudz vairāks un lielāks, un līdz ar to arī tas viss apkalpošana un ātrums un vispārējais
ir daudz labāks nekā tā vecā. Bet vecā arī vēl kustās un viss notiek. Senās lokomotīvas restaurācija bijusi iespējama pateicoties Ventspils pašvaldības sadarbībai ar valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļš. Mēs domājam ne tikai par šodienu, par to, kā mēs strādājam šodien, bet arī mums interesē, kāds ir dzelzceļa tēls. Mums interesē, lai vairāk cilvēki interesējās par dzelzceļu. Un, protams, šis projekts kopā ar Ventspils domu ir lielisks reklāmas projekts, kurš mums palīdz arī pietuvināt cilvēkus dzelzceļam. Cilvēki zina, ka Latvijā ir dzelzceļš, ka dzelzceļš labi strādā un ka dzelzceļā arī var nākt un strādāt. Līdz nākamajai turisma sezonai plānots veikt kapitālo remontu arī otrai Tvaika lokomotīvai MI 631. Uz tā saukto veco mazbānīti, kas ir 631. lokomotīva. Šī nav 631, šī ir 611. Pēc skaņas var atpazīt. Mēs jau 27. augustā sūtām prom uz Čehiju uz restaurāciju. Precīzāk, šis būs kapitālais remonts, jo viņi jau ir braucoši, tas ir mazliet citādi. Un gaidām atgriežamies pēc šī kapitālā remonta nākošā gada maijā uz turisma sezonas atklāšanu. Un tad atkal šīs divas Tvaika lokomotīvas satiksties jau uz ilgāku laiku. Svinīgo pasākumu, kad atjaunotā lokomotīva devusies pirmajā braucienā, ar muzikālu pavadījumu kuplināja Ventspils mūzikas skolas audzēkņi. Neilgi pirms sākās olimpiskās kaislības Londonā Ventspils piedzīvojumu parkā rūcināja motocikli. Šeit tika aizvadītas 15. starptautiskās sacensības motokrosā Venbunkers lielā balva. Paralēli sacensībām izklaidēja skatītājus arī freestyle meistari, bet par to vairāk skatieties turpmākajā sižetā. Ja jau Venbunkera lielā balva notiek kalnā, tad vislabāk motokross arī tiešām ir skatīties no kalna. Tieši tur arī atrodos es. Venbunkers lielās balvas izcīņa Ventspilī ir jau sena tradīcija. Šogad sacensības atzīmēja 15 gadu jubileju. Jau otro gadu balva norisinās Lemberga Hūtes kalnā. Tā bija tehniski sarežģīta, ar iespējīgiem lēcieniem, ātrām virāžām un sportistiem solīja smagu cīņu. Un visiem sportistiem, kas šeit ir atbraukuši, lieliem meistariem, kas daudz ko ir redzējuši pasaulē un Eiropā, viņiem visiem tie ir brīnumi un viņi visi ļoti labi jūtās, jo tas ir kaut kas nebijis viņu tai dzīvē. 15 gadi, tas ir ilgs laiks, bet organizatori un galvenais atbalstītājs ir palikuši nemainīgi. Kā šodien viņi atceras to dienu, kad sākuši organizēt pirmo Venbunkera lielās balvas izcīņu. Tas tā interesanti, jo Venbunkers lielai balvai ir 15 gadi un motoklubam Rodeo ir 15 gadi, jo tad, kad mēs sākām, mums bija nojausmas, kā mēs gribētu, un mēs aizgājām pie kompānijas Venbunkers, kur arī bija jauna tajā laikā, un bija iespēja tikties ar valdes priekšsēdētāju un parunāt, kāds ir mūsu ieceres, un viņi ieklausījās mūsos, un tā tas viss aizsākās, un tas bija pirmais atbalsts, un tad 15 gados plecu pie pleca, viņi ir stabila vērtība mūsu kluba attīstībā. Tātad šis turnīrs saucas Venbunkera kauss, un ja ir Venbunkers, tad jāiedomājas reiz par jums, kādēļ visi šie 15 gadi tiek Venbunkers draudzējis ar šo motokrosu? Nezinu, patīk. Es nezinu, acīm redzot, tas tehniskais sporta veids ir tuvs sirdī, un pateicoties tam, ka puiši no Rodeo varēja pārliecināt un pierunāt, ka vajadzētu pasponsorēt, tad tā šos 15 gadus mēs arī atbalstam. Vai jūs atceraties to dienu, kad Arvis pie jums atnāca un mēģināja jūs pierunāt? Kā tas viss norisinājās toreiz? Tiešām atceros to dienu, kad viņš atnāca kopā. Neatceros ar ko, varbūt ka viens, bet atceros, ka bija vesels saraksts ar nopelniem, kādi toreiz bija motobraucējām Citronam. Mēģināja pārliecināt, ka viņš ir ļoti vēl perspektīvas un varēs braukt. Vēl Sakne Uldis laikam toreiz bija. Un kā jāatbalsta šie puiši. Motoklubs Rodeo ir Ventspilī pirmais titulētākais un tradīcijām bagātākais motoklubs. Tajā šobrīd ar labiem rezultātiem darbojas arī sportisti no citām valstīm. Pēdējo 8 gadu laikā Rodeo izcīnījis 8 Latvijas čempionu titulus komandu kopvērtējumā. Cik bija sākumā Rodeo sportisti un cik tagad ir? Sākumā bija 3 sportisti, kuri 2 bija amatieri, un viens bija tāds īsts profesionāls, tas ir Uldis Sakne, kas šobrīd ir šīs trases galvenais veidotājs. Cik tagad jums te ir? Tagad mums ir 11 braucēji.
Un es skatījos arī ne tikai latvieši. Jā, protams, tāda ir mūsu kluba tradīcija. Tāpatās tā kā basketbola klubā Ventspils vai futbola klubā nespēlē tikai latvieši. Mums tā sadarbība jau ar Igauniju ir ļoti sen, jau no 2000. gada, kad mūs brauc Jussi Lanso, tepat viņa mocīts blakām stāv šodien arī ieradies. Jau izaudzis un brauc MX3 pasaules čempionātā, tā kā tagad jaunietis Ranāra Usne, kas šobrīd Latvijas čempionātā MX2 klasē ir viens no līderiem. Tā kopējiem spēkiem tikai to vezam var vilkt. Aizdītajā gadā Ventspils lielo balvu nedaudz iztraucēja lietus, kas sarežģīja sacensību norises gaitu, jo sportisti taču pārvietojas pa kalnā izveidotu trasi. No šādiem atgadījumiem mācās, tāpēc arī organizatori šķiet bija sarunājuši, lai braucienos nevienu nepārsteigtu liels lietus. Iespējams, daudziem lietus tieši būtu noderējis, lai atveldzētos no karstajiem un pārgalvīgajiem freestyle priekšnesumiem. Tos izpildīja lielākā beļģu zvaigzne šajā jomā Viljams Vandempute un latvietis Mārtiņš Aleksandrovičs. Vispirms varētu pastāstīt meitnē, ko nozīmē moto freestyles. Es redzēju, bet kas tas tāds ir? Tas ir salauzt visiem domāšanu, stereotipus, ko vispār var izpildīt ar motociklu, apmēram tā. Un kur tu to visu mācies? Es pieļauju, ka tu uzreiz neleci zemē iekšā, ka ir kaut kāds mīkstāks piezemēšanās vietas. Es pamatā dzīvoju Spānijas dienvidos un trenējos 6 dienas nedēļā un lecu paralonu kastēs lielās, mācoties rotācijas kustības, bet tagad ir sezona, tagad nekāds jauns triks pa lielam nemācās, tagad vienkārši ir šovi. Mārtiņš ir vienīgais šāda veida sportists Baltijā, un Spānijā viņam ir vislabākie apstākļi sevis pilnveidošanai. Mums nav reāli to visu nodarboties, tāpēc, ja tu gribi būt labs freestyle pilots, tev reāli jāslīpē, tie triki ir jāstrādā, tas ir darbs mans. Freestyleru motocikli nav tie paši, kas brauc motocross trasēs. Kā ir, teiksim, ar traumām? Kas ir tas trakākais, kas ir gadījies? Šī sporta veidā mazi kritieni nemēdz būt. Te ir ļoti lieli kritieni vienmēr, bet man šī ziemā, kaut kā ļoti veicās, un es piedzīvoju 8 lielus kritienus visu ziemas sezonas treniņu procesā. Bet, bija bremzes pirms sezonas, protams, morālās, jo grūti ir pārkāpt, jo sākt atkal taisīt to pašu triku, no kur tu esi nokritis. Bet, kaut kā dotajā brīdī es esmu ļoti labā formā. Tu esi piedalījies daudzos šovos, bet kāda ir Ventspils publika, nav pārāk vēsa? Īstenībā Ventspils publika ir ļoti, ļoti laba. Protams, vislabākā publika ir Spānijā. Tur ir bez nekādiem variantiem. Tur ir motorzāģi, tur ir tauris, tur ir pilnas arēnas. Pēc labas izklaides freestyle šovā, kā arī muzikālajām pauzēm, par kurām parūpējās Kaža un DJs Japānas, sacensības turpinājās. Supermotocross sacensības atšķiras no parastā motocrossa, un amatieriem šeit nebija ko darīt, jo sportistiem īsā trasē jāpārvar mākslīgi izbūvēti tramplīni un bedres. Braucieni bija ātri un dinamiski, un šoreiz tie norisinājās prestižajās MX1 un MX2 klasēs. Savu meistarību lielajā balvā demonstrēja sportisti no dažādām valstīm. Par uzvarētāju MX1 klasē kļuva Augusts Justs, 2. vietā Dāvis Līvs, bet 3. Lauris Freibergs. Kopumā sacensībās uz starta stājās 12 dalībnieki. Bet MX2 klasē uzvarēja Roberts Justs, 2. Dāvis Ivanovs, bet 3. Prīrts Raudseps no Igaunijas. Šajā klasē uz starta stājās 16 dalībnieki. 15 gadi nav joka lieta, un šajā laikā rodeo sastāvā izaudzināti dažādi labi sportisti. Bet vai paši sacensību organizatori un sponsori arī mēdz uzkāpt uz mocīša? Man motocikls jau ir no 16 gadiem, šobrīd ir vairāk motocikli, bet uz motocikli jau vairākus gadus neesmu kāpis. Tad varbūt ir vērts nopirkt čoperīti un pabraukāt vismaz Kurlandu vai Kvītā. Ir arī čoperīts. Pasākumu apmeklēja aptuveni 5000 skatītāju, un šis interesantu skaits liecina, ka Ventbunkera balvai jānotiek arī 16. reizi. Tas arī šajā ziņu pusstundā viss. Paldies, ka mūs skatījāties. Uz tikšanos jau nākamajā nedēļā.